Labrīt, draugi! Ir otrdienas rīts, un es izdomāju, kamēr es gatavošu savu brokasti, jums pastāstīšu, kas ir tās lietas, kas man liekas nedaudz kaitinošas grūtniecības laikā. Ja godīgi, draugi, parasti es no rītiem cenšos ēst veselīgi, vai nu tā ir putra vai omlete. Vārdu sakot, jā, kaut kas tāds veselīgāks, bet šodien es ēdīšu vienkārši maizītes. Pirmā lieta, draugi, ko es varētu pieminēt, kas man liekas kaitinoši grūtniecības laikā, ir tas, ka es nevaru naktīs normāli izgulēties, tāpēc, ka es pat 5-10 reizēm vienkārši ceļos, lai iet uz tualeti. Tā kā man tik ļoti bieži vajag iet uz tualeti, un man tas reizēm tik liekas kaitinoši, ka tu tā kā piecelies, tu apgulies, paiet burtiski 5 minūtes, un tu atkal gribi uz tualeti. Un tas liekas ļoti tā kā neforši, bet, es jau sāku kaut kā pierast, samierināties ar to, bet katrā ziņā tas nav forši. Vēl viena lieta, kas man liekas diezgan kaitinoša, ir tā, ka cilvēki baksta manu vēderu. Tā kā es negribu izklausīties nejauki, bet es nezinu, es pirmkārt jūtos ļoti nērti, kad cilvēki, kas nekad to nav darījuši dzīvē, viņi vienkārši pieskarās manam vēderam. Tā kā, es nezinu, man tas bija šī tā kā mulsina tie brīži. Varbūt ar mani vienkārši kaut kas nav labi, bet man tiešām nepatīk, ka cilvēki tā dara. Šī lieta vienkārši, manuprāt, ir viskaitinošākā, tas, ka tev ir jāizvēlās starp komfortu un stilu. Tā kā, iedomājieties, draugi, es visu šo grūtniecības laiku vienkārši staigāju tā kā bomārīts. Tā kā es nevaru atrast sev tādas drēbes, kas būtu gan stilīgas, gan ērtas. Tā kā es pārsvarā vienmēr izvēlos komfortu, varbūt tā drēbe nav tik skaista, bet tā kā man ir ļoti svarīgi, lai es viņā jūtos ērti. Ja es nejūtos ērti un viņa izskatīsies labi, es viņu nevilkšu vienkārši grūtniecības laikā. Un es vienkārši abrīnoju tās māmiņas, kas prot tā kā būt gan stilīgas grūtniecības laikā, gan arī viņas jūtas ērti tajā apģērbā, ko viņas uzvelk. Tā kā tas ir vienkārši, tas ir jāmāk. Piedodiet, turpinam. Es nezinu, kā ar citām māmiņām, bet tagad pēdējā laikā es tik ļoti izteikti jūtu nogurumu, tā kā es daudz ātrāk piekūstu. Pastāstīšu jums piemēru. Piemēram, es nevaru izlaucīt māju, visas istabas bez pārtraukuma. Tā kā es izlauku vienu istabu, es jūtu, ka man vajag apsēsties, man vajag ielpot, un es varu turpināt. Un tāpat ar daudzām lietām. Piemēram, kāpņu telpā arī, kad es nāku pa trepēm uz 3. stāvu, es bieži vien apstājos kaut kādā 1., 2. stāvā, un tad es turpiniet, tāpēc, ka es tiešām jūtu, ka es esmu tā kā piekususi, un man tas liekas nedaudz tā neforši, jo pa dzīvi vispār, kad es nebiju stāvoklī, man vajadzēja tiešām izdarīt ļoti daudz, lai es piekustu. Bet tagad ir tā, ka es piekūstu ļoti ātri. Un tad vēl viena no lietiņām, ko es arī varētu tā kā pieminēt, ir tas, ka man kāju savēl krampis, ja tas tā ir pareizi, ko es tagad saku, bet, man no rītiem ir ļoti daudz reizes tā bija, kad es no rītiem pieceļos, un es jūtu, ka man ir kājiņa savilkta. Tas ir tāds diskomforts, nepatīkama sajūta, lai gan es dzeru magniju, lai tas tā kā nebūtu, bet tāpat man šie te krampi ir kājās. Vienu nedēļu man vispār bija tā, kad es pamodos, un es 2-3 dienas vienkārši jūtu tādu diskomfortu kājā, no tā, ka man vienkārši bija savilkta viņa. Tagad, paldies Dievam, vispār gājis, viss lieliski atkal. Bet, jā. Tā īsumā par to, kas man liekas netik forši grūtniecības laikā, bet vispārējais man ļoti patīk. Man ļoti patīk būt grūtniecei, es ļoti izbaudu šo laiku un ļoti gaidu, kad mūsu dēliņš ieradīsies šajā pasaulē. Tas būs vienkārši brīnišķīgi. Es zinu, ka tas ir milzīgs upuris būt par mammu, kad jau tik daudz vajadzēs laika veltīt mazulim, bet es esmu gatava. Es šo brīdi ļoti gaidīju. Es esmu ļoti laimīga, ka esmu tieši šajā dzīves posmā. Tā kā paldies, ka jūs skatāties manus video, ka jūs mani atbalstat. Centīšos vēl visu kaut ko filmēt. Droši var ierakstīt komentārā kādu video ideju, ko es varētu nofilmēt, kas varbūt tev būtu interesanti, ko tu gribētu skatīties. Nākamais video, ko es plānoju nofilmēt, ir par manu dzemdību somu, kā es to salieku, ko es ņemšu līdzi uz dzemdībām. Tūlīt parādīšu jums savas maizītes. Palikšu vēl krēmstiem. Šeit jūs varat redzēt, kā tas izskatās. Man ir maizītes, gurķis un kaut kāda gaļa. Tagad pēc brokastīm izdzeršu uzturu bagātinātājus, kurus jādzer grūtniecēm. Pēc tam, draugi, man ir plānā vakarpusē, ziniet, ko izdarīt, aizbraukt pakaļ zemenēm. Man bija tas vakardien no veikala atveda zemenītes ļoti garšīgas. Un es šodien tieši ieraudzīju, ka viena sieviete ielika, kad var braukt uz biržiem lasīt paši zemenes, un viņas lētākas.
Un jā, es ļoti gribu. Man ļoti gribās grūtniecības laikā, man ļoti gribās ķiršus. Es jau neskaitāmas reizes vienkārši pirku. Un zemenes, tas ir tās lietas, kuras man tiešām ļoti gribās, un es varu viņas daudz ēst. Pēc noteikti abonē manu YouTube kanālu, lai nepalaistu garām nevienu foršo video.